Bruņoto spēku virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis sāka uzbrukumu Ukrainas prezidenta birojam un ministru kabinetam un sāka uzskaitīt, kādi tieši ir viņa nopelni Tēvzemes priekšā. Un, protams, viņš uzbruka arī Mihailam Fedorovam un sāka attaisnoties, sakot, ka viņš nemaz nav tik slikts virspavēlnieks. Ģenerāļu un civilās valdības konfrontācija šķiet pāriet karstā fāzē. Jau 5. dienu Ukrainā notiek protesti Fedorova atbalstam un par Sirska atkāpšanos. Pats Fedorovs, atgādināšu, pastāstīja par konfliktu ar virspavēlnieku, paziņojot, ka tieši Sirska izvirzīja prezidentam ultimātu, vai nu viņš, vai aizsardzības ministrs. Ģenerālštābs šodien visu noliedza, bet pats Sirska vairākas dienas klusēja. Un šovakar, 20. jūlijā dienā, kad uz vakaru bija ieplānota augstākā virspavēlnieka štāba sēde, kurā bija jāizlem viņa liktenis, Sirska pārtrauc šo vairāku dienu klusēšanu. Viņš publicēja portālā Militarnī apjomīgu sleju ar nosaukumu "Mans darbs ir karš". Un tas būtībā ir viņa publiska aizstāvība un vienlaikus stingra atbilde visiem, kuri viņu apsūdzēja konfliktos un sabotāžā. Un tas ir arī tieši pierādījums aizkulisku karam augstākajos varas ešalonos. Apskatīsim šo tekstu kopā pilnībā, jo tajā nedrīkst palaist garām nevienu vārdu. Tur ir ļoti daudz interesanta. Manuprāt, subjektīvi, Sirskis sāka piedēvēt sev dažus nopelnus, kas visticamāk viņam nemaz nepieder. Un viņš atklāti sāka jau attaisnoties par noteiktām darbībām. Kopumā ķersimies pie šī raksta un analizēsim to. Un es pievienošu vēl zināmu fona informāciju, lai visu salitu vienotā kopainā, nevis vienkārši nolasītu viņa sleju. Mani sauc Aleksejs Pečijs. Darīsim to kopā. Apspriedīsim šo tēmu. Bet pirms mēs sākam, lūdzu, abonējiet šo YouTube kanālu. Mēs tuvojamies 300 000 abonentu atzīmei, tāpēc būšu pateicīgs tieši par jūsu abonementu. Tātad pirmais jautājums. Kāpēc vispār Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis, kurš vairākas dienas klusēja, pēkšņi sāka runāt? Sirska savu sleju sāka ar atzīšanos, ka publiskums viņam ir svešs. Citāts. Būšu godīgs, mani neinteresē darbs mēdījos. Es neveidoju sev tēlu, un man nav politiska ambīcija. Es nodarbojos ar karu, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Tieši tāpēc es reti dodu intervijas un gandrīz nekad nerakstu slejas. Iemesls? Kāpēc viņš tomēr ķērās pie teksta, nolēma izteikties? Virspavēlnieks to skaidro šādi. Bet pēdējās dienās manu klusēšanu sāka interpretēt kā piekrišana. Ap armiju un ģenerālštābu ir izaugusi vesela mitoloģija par konfliktiem un sabotāžu. Tāpēc vienreiz visu pateikšu pats. Un te ir pirmais un iespējams pats jūtīgākais viņa slejas bloks par to pašu konfliktu ar aizsardzības ministru Mihailu Fedorovu, kura dēļ viss arī sākās. Un šeit Aleksandrs Sirskis ieņem tādu uzsvērtu izlīguma pozīciju, bet ar slēptu zemtekstu, es teiktu. Te, ziniet, ir ļoti viltīga loģika. Pirms citēšu atgādināšu, ka dienā, kad kļuva zināms, ka Fedorovu atlaiž, Sirskais diezgan pašpārliecināti uzrakstīja. Paldies, ministra, par darbu. Veiksmi tev dzīvē, un galvenais, paliec Ukrainas komandā. Tas izklausījās diezgan pašpārliecināti, bet tagad Sirskais raksta. Citāts. Man bija pārsteigums uzzināt, ka mums ar ministru esot bijis konflikts. Es mūsu attiecības uztvēru kā darba attiecības ar sarežģītiem jautājumiem, ar atšķirīgām pozīcijām. Tā tam arī jābūt starp divām institūcijām lielā kara laikā. Sirskais pat personīgi atvainojas Fedorovam, uzrunājot viņu vārdā un tēva vārdā. Citāts. Ja es kādu ar kaut ko esmu aizvainojis, Mihails Albertovičs atvainojiet, mēdzu būt stingas. Un te viņš uzreiz novirza sarunu no personībām uz personisko. Bet lūdzu arī jūs un visus, kas tagad ar aizrautību sako šim stāstam, koncentrēsimies nevis uz personīgo, bet uz globālo, uz uzvaru. Un lūk, galveno domu šajā Sirskas slejas blokā viņš formulēs šādi. Ukraina ir lielāka par Fedorovu, lielāka par Sirsku un jebkuru no mums. Ukraina izturēs nevis tāpēc, ka tajā ir neaizvietojami cilvēki, bet tāpēc, ka tajā ir armija, institūcijas un miljoni cilvēku, kas dara savu darbu. Pēc viņa vārdiem, reducēt šo karu līdz 2 personu pretstāvēji ir vislielākais pakalpojums, ko mēs varam izdarīt ienaidniekam. Atsevišķi viņš pievēršas sabiedrības sašķeltībai 2 nometnēs. Citāts. Es redzu, kā cilvēki dalās Fedorova nometnē un Sirskija nometnē.
Tiklīdz jautājums, kas saistīts ar karu vai armiju, tiek politizēts, tas tiek vienkāršos līdz lozungam, bet katrs no jautājumiem, par kuriem tagad strīdas tīklā – līgumi, iepirkumi, mobilizācija – ir daudz sarežģītāks par jebkuru ierakstu par to. Ar lozungiem netiek pieņemti lēmumi, no kuriem ir atkarīgas cilvēku dzīvības. Un no tā viņš izvada galveno principu, uz kura balsta visu turpmāko argumentāciju. Citāts. Karu uzvar reāls darbs, nevis publiska drāma ap to. Tāpēc turpmāk runa būs nevis par attiecībām, bet par darbu. Un tālāk Sirskis pāriet pie savas aizstāvības būtības, īpaši pie atbildības zonu nošķiršanas starp ģenerālu štābu un aizsardzības ministriju. Un te, manuprāt, ir pats interesantākais bloks, jo sākas šis stāsts. Lūk, par to atbildēja viņš, tāpēc viņam tas bija jādara. Par to atbildēju es, tāpēc tās ir manas nopelni. Tur, kur ir nopelni, tas esmu es. Kur ir kļūdas, tad arī teikšu. Tas ir Fjodorovs. Lūk, sākas šāds stāsts. Tātad tālāk pēc būtības viņš skaidro, ka daudzi pārmetumi viņa virzienā patiesībā nav viņam adresēti. Citāts. Aizsardzības ministrija ir karaspēka nodrošināšana, iepirkumi, politiku izstrāde, civilā kontrole pār Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Tā ir milzīga darba apjoms, bez kura armija necīnās. Aizsardzības ministram nav personīgi jāatrodas frontē, un viņam nav jābūt kara stratēģim. Tas nav viņa uzdevums un nav viņa atbildība. Kara stratēģija, operāciju plānošana, situācija frontē. Pēc likuma tā ir mana atbildība augstākā virspavēlnieka priekšā. Tālas darbības trieciens un Krimas izolāciju veic Ukrainas bruņotie spēki, drošības dienests, galvenā izlūkošanas pārvalde, valsts robežsardzes dienests un to koordinē augstākais virspavēlnieks un es. Un viņš uzsver, ka lieta nemaz nav greizsirdībā par citu panākumiem, vienkārši tā tas darbojas. Citāts. Nevis tāpēc, ka es kādu nelaicu pie panākumiem, bet tāpēc, ka tā ir izveidoti institucionālie procesi visās pasaules armijās. Un te viņš arī atbild uz pārmetumiem par stratēģijas trūkumu un atbild diezgan stingri. Kad man pārmet stratēģijas trūkumu, es atgādinu vienkāršu lietu. Kara stratēģija nav publisks dokuments un nav ieraksts sociālajos tīklos. Tā tiek ziņota augstākajam virspavēlniekam, un tās rezultāts ir redzams frontē, kur miljons karavīri jau 4. gadu notur pārāku pretinieku. Un tālāk viņš piebilst frāzi, kas izklausās pēc tieša pārmetuma visiem kritiķiem, ne tikai Fjodorovam. Tas, kurš pieprasa no virspavēlnieka publiski prezentēt stratēģiju, pieprasa to prezentēt arī ienaidniekam. Atsevišķi Sirskis norāda atšķirības, kā viņš izteicās starp modes vārdiem un reālu darbu. Un tieši uzbrūk jau Mihailam Fjodorovam, norādot, ka tas tikai izsaka skaļus vārdus un neko vairāk nedara. Citāts. Pēdējā laikā pie mums daudz runā par vīziju. Vīzija ir noderīga lieta. Ar vīziju var izveidot jaunu uzņēmumu. Bet, lai uzvarētu karā, ir nepieciešama stratēģija. Vīzija iezīmē vēlamo nākotni. Stratēģija atbild uz jautājumu, kur ņemt rezerves, šāviņus, cilvēkus un laiku, lai līdz šai nākotnei nonāktu. Atkal, tieši, lai gan nenosaucot avotu, Sirskais atbild uz Fjodorova vārdiem par ultimātu un pārmetumiem par karaspēka tiešu vadīšanu. Viņš atsaucas uz savu kaujas pieredzi. Citāts. Es dienēju armijā vairāk nekā 40 gadus. Es esmu armijnieks. Es neizvirzu ultimātus savam vadītājam un nevadu karaspēku caur ziņapmaiņas lietotnēm. Miljonu liela armija netiek vadīta caur WhatsApp. Tā tiek vadīta caur štābiem, pavēlēm un komandieru atbildību uz vietas. Un kā pierādījumu pretējam, ka viņš tieši decentralizē vadību, nevis visu tur savās rokās, viņš min konkrētu lēmumu. Citāts. Vienu no nesenajiem lēmumiem es deleģēju korpusu komandieriem pilnvaras, tostarp arī attiecībā uz karavīru pārcelšanu korpusu ietvaros. Tas arī ir pretstats manuālai vadībai. Nu tālāk, viens no centrālajiem un viens no maniem iecienītākajiem blokiem Sirskīs lejā. Atbild uz apsūdzību, it kā Sirskis nenovērtētu bezpilota lidaparātus un ka viņš kopumā būtu pret tehnoloģijām armijā. Viņš šo pārmetumu sauc par visdīvaināko, ko ir dzirdējis. Tālāk viņa citāts. Bezpilota sistēmu spēkus kā atsevišķu karaspēka veidu izveidoju es.
Es personīgi iesniedzu prezidentam Maģara kandidatūru, lai ieceltu par bezpilota sistēmu spēku vadītāju majoru Maģaru. Tas bija nepopulārs lēmums, un es pilnībā uzņēmos par to atbildību. Te, ja godīgi, es pats nesapratu, kopš kura laika bezpilota sistēmu spēku izveide bija nepopulāra. Ja jūs sapratāt, lūdzu uzrakstiet, jo šī frāze par nepopulāru ir mazliet populistiska. To parasti saka politiķi. Es pieņēmu nepopulāru lēmumu, kas mūs noveda pie kādiem izciliem rezultātiem. Viņš saka, ka SBS tika izveidots kā nepopulārs lēmums, un viņš uzņēmās atbildību, un lūk jums rezultāti. Nezinu. Viņš arī paskaidro, kāpēc tieši izvēlējās Robertu Magyaru Brodi. Citāts. Tāpēc, ka viņš ne tikai izauga no kareivja līdz virsniekam, bet arī izveidoja unikālu vienību, un viņam ir redzējums. Rezultātu mēs visi redzam katru dienu. No sevis personīgi gribu pateikt milzīgi paldies Magyaram. Un tālāk Sirskis izsaka kategorisku secinājumu no visas šīs situācijas. Cilvēks, kurš nevēlas karot ar droniem, nerada pasaulē pirmo atsevišķo bezpilota sistēmu karaspēka veidu un neieceļ tā komandieri pārkāpjot visas militārās hierarhijas tradīcijas. Īsāk sakot, tagad ir skaidrs, ka tagad Fjodorovs un Sirskis strīdēsies par to, kuram tad īsti pienākas šis nopelns. Sirskis jau dod mājienus, ka bezpilota sistēmu spēku izveide un visi šie triecieni pa Krieviju ar droniem jau ir viņa personīgais nopelns. Negribu komentēt, vai tā ir vai nav. Tālāk viņš izsaka to, ko uzskata par savu pienākumu kā cilvēks, kurš atbild par fronti. Tas ir brīdinājums pret pārspīlētu ievirzi tikai dronu virzienā. Citāts. Droni šodien dod lielu daļu triecienu. Tas ir fakts. Bet, lai sagatavotu kaujas lauku efektīvam dronu darbam, ir nepieciešama artilērija, mīnmetēji, inženiertehniskie līdzekļi, pretgaisa aizsardzība, radioelektroniskā kardarbība un vēl desmitiem citu aprīkojuma veidu. Tālāk pēc viņa vārdiem. Ģenerālštābs iesniedz aizsardzības ministrijai pilnu sarakstu ar visu, kas nepieciešams karam. Jāiepērk ir viss, ne tikai tas, kas šobrīd ir modē, raksta Sirskis. Tas jau ir atbildi uz to, par ko mēs ar jums runājam iepriekšējos raidījumos. Ģenerāļi tiešām apsūdzēja Mihailu Fjodorovu, ka viņš armijai pēr pavisam ne to, ko viņi bija lūguši. Saka, nevar mums pirkt dronus, ja mēs prasām mīnmetējus. Fjodorovs savukārt lika noprast, ka ģenerāļi pieprasīja pirkt tikai noteiktus ieročus no konkrētiem ražotājiem, kas jau sāka ož pēc korupcijas. Un tālāk Sirskis brīdina par bīstamību, kā viņš izteicās, straujiem eksperimentiem. Citāts. Mēs necīnāmies ar nosacīti mazu valsti. Pret mums ir ienaidnieks, kas mūs pārspēj visā, kurš karo gan ar artilēriju, gan aviāciju, gan kājniekiem. Es nevaru 2 mēnešu laikā pārorientēt miljonu lielu armiju uz droniem un pateikt, tagad karosim tā. Un šādu soli viņš sauc par avantūru. Aleksandrs Sirskis atbild arī uz apsūdzību, ka viņš it kā virza tikai sev lojālus cilvēkus. Tie, kuri nav lojāli, tā arī paliek kaut kur zemākās pozīcijās. Šeit viņš min tik garu uzvārdu sarakstu. Citāts. Maģars, Apostols, Gnatovs, Andrejs Beļeckis, Redis, Veres, Ahilejs, Jevgeņijs Karašs. Šo sarakstu var turpināt. Tie ir cilvēki, kuri izaugu no jaunākā virsnieku sastāva līdz vadošiem amatiem. Es viņus ieceļu, es viņus paaugstinu, es ar viņiem nodarbojos. Daudzi no šiem iecelšanām sistēmā bija nepopulāri. Es tos pieņēmu, jo mans vienīgais kritērijs ir rezultāts. Draugi, un atkal es nevaru atturēties. Kura no uzskaitīto kaujas virsnieku iecelšanām bija nepopulāra? Lūk, Sirskis otro reizi pēc kārtas runā par to, ka viņš pieņēmis kaut kādus nepopulārus lēmumus. Kāpēc Sirskis otro reizi cenšas radīt iespaidu, it kā viņš būtu uzņēmies milzīgu risku, pieņēmis nepopulāru lēmumu? Tāpēc, ka visi apkārt bija pret, bet viņš izdarīja izrāvienu, ieceļot kādu nepopulāru cilvēku. Lūk, Sirskis otro reizi par to, ka viņš veic nepopulārus iecelšanas lēmumus. Es viņus paaugstinu, es ar viņiem strādāju. Daudzi no šiem iecelšanas lēmumiem bija nepopulāri sistēmā. Кто из них был? Lūk, Sirskis jau otro reizi šajā slējā runā par nepopulāriem lēmumiem. Redis, Veres, Ahilejs vai Jevgeņijs Karašs. Tie ir tie, kurus pats Sirskis uzskaitīja.
Kurš no viņiem bija nepopulārs? Es nesaprotu šo tēzi. Ja jūs saprotat, lūdzu, uzrakstiet komentāros. Iespējams, es tiešām kaut ko esmu palaidis garām. Ja tā ir, es atzīšu un teikšu, ka jā, es kļūdījos. Tajā pašā laikā Sirskis atzīs problēmu ar pārcelšanas birokrātiju, bet uzreiz norāda, ka problēma ir, bet es neesmu vainīgs. Vai zināt, kāpēc? Tāpēc, ka tā ir aizsardzības ministrijas atbildības joma, nevis viņa. Citāts. Jā, pārcelšanas procedūras ir ilgas un sarežģītas, bet šīs procedūras ir noteiktas normatīvajos aktos, kas tika izstrādāti ilgi pirms manis un kuras būtu jāmaina tieši aizsardzības ministrijai. Es atbalstīšu jebkādu vienkāršošanu, kas nesagraus karaspēka vadāmību. Un tagad mēs esam nonākuši pie sadaļas, kur Sirska beidzot atklāti sāk uzbrukt Mihailam Fjodorovam. Asākā, faktiski pretuzbrukošā sadaļa ir par aizsardzības ministrijas administratīvo darbu. Šeit Sirska min faktus, kas tieši trāpa Fjodorovam. Pirmais – par jaunajiem līgumiem militārpersonām. Atcerieties, mēs ar jums šo tēmu arī apspriedām šajā YouTube kanālā. Citāts. Jaunie līgumi tika prezentēti vairāk nekā pirms mēneša. Uz šodienu tos ir parakstījuši apmēram 2000 karavīru uz 1 miljonu lielu armiju. Tajā pašā laikā es saņēmu lielu skaitu demotivētu karavīru un virsnieku, kuri gaidīja vienus nosacījumus, bet saņēma citus. Tālāk viņš apšauba šīs iniciatīvas juridisko tīrību un salīdzina ar to, kā vajadzēja rīkoties. Viņš saka, lūk, tas ir slikti, bet vajadzēja darīt citādi. Lūk, viņš zina, kā vajadzēja. Citāts. Pats lēmums par eksperimentu rada nopietnus juridiskus jautājumus. Salīdziniet. Atalgojuma palielināšanu iekšlietu ministrijas sistēmā veica caur izmaiņām budžetā un caur augstāko radu. Lūk jums arī atšķirības starp lēmumu un prezentāciju, jo prezentācijām nevajadzētu pārvērsties par pašprezentācijām. Aiz katra slaida jābūt dokumentam, budžetam un programmai, procedūrai. Pretējā gadījumā armija lēmumu vietā saņem vilšanos. Daļēji šeit var piekrist Sirskim, ka patiešām aiz katra slaida jābūt dokumentiem, budžetiem, procedūrām. Visam vajadzēja būt iepriekš vienkārši ideāli aprēķinātam pirms to visu prezentēt. To pašu Sirskais saka par mobilizācijas reformu. Vēlreiz uzsveru, ka uzdevumu izvirzīja prezidents Zeļenskis, bet to jāizpilda nav viņiem, bet aizsardzības ministrijai. Tālāk vēl viens Sirskāja citāts. Un tā ir ļoti uzskatām, ka jā, patiešām starp viņu un Fjodorovu bija ļoti asas konflikts ar mēģinājumu pārlikt atbildību vienam uz otru un pateikt, ka viss labais esmu es, viss sliktais tas ir viņš. Tālāk citāts. Sauszemes spēku un teritoriālajie kompletēšanas centri ir manā pakļautībā, un mēs esam gatavi pārmaiņām. Apmeklējam visas augstākās radas sēdes. Visus pārkāpumus nododam valsts izmeklēšanas birojam. Uzstājam uz policijas iesaisti mobilizācijā. Taču pati reforma, likumdošanas un administratīvais darbs ir tieši aizsardzības ministrijas atbildība. Es gaidu to tāpat kā visa valsts. Īsi sakot, šeit Sirskis tieši saka, klausieties, ar mobilizāciju ir problēmas. Arī ar TCK ir problēmas, bet lieciet mani mierā ar šiem jautājumiem. Ar to bija jānodarbojas Fjodorovam. Viņš saka, mobilizācija un TCK nav mana atbildība, tas ir aizsardzības ministrijas jautājums. Ja kaut kas nav kārtībā, viss turp. Savukārt Fjodorovs no savas puses apgalvo, lai liek mani mierā, jo TCK pakļaujas tieši sauszemes spēkiem, bet sauszemes spēki pakļaujas tieši Aleksandram Sirskim. Un šo problēmu bija jārisina tieši viņam. Kopumā, kā redzat, atkal viens uz otru pārliek to problēmu, kas pat tiešām ir sarežģīta. Bet vissmagākais pārmetums Fjodorova virzienā attiecas uz karavīru atalgojumu. Tas tiešām ir strīdīgs jautājums, un šeit Sirskis, daļēji ar viņu arī var piekrist, no otras puses, skatoties uz rezultātiem frontē, un ne tikai frontē, sāc domāt, ka varbūt tiešām bija vērts īstenot šo eksperimentu. Tātad Sirskis tieši saista problēmu ar karavīru atalgojumu ar Fjodorova lēmumu. Citāts. Ministrs Fjodorovs pats publiski teica, ka daļa līdzekļu no karavīru algām tika novirzīta dronu iegādēji. Un šī iemesla dēļ otrajam pusgadam radās jautājums par izmaksu finansēšanu.
Galvenā komandiera nostāja šajā jautājumā var principā uzskatīt par visas šīs šodien publicētās slejas kulmināciju. Citāts. Teikšu tieši, kareivja alga nav rezerves pārdalei. Tā ir valsts saistība pret cilvēkiem, kuri katru dienu riskē ar dzīvību. Pēc Sīrskie teiktā, kopā ar valdību pašlaik tiek meklēts risinājums, lai katrs karavīrs saņemtu savu laicīgi un pilnā apmērā. Un kā viņš saka, tas ir secinājums nākotnē. Lēmumus par miljardiem nedrīkst pieņemt, neaprēķinot sekas miljonam cilvēku. Un atsevišķi Aleksandrs Sirskijs uzsver, kam viņš adresē visu šo tekstu, un tas jau ir pārmetums protestētājiem un neapmierinātajiem. Citāts. Vēlos īpaši uzsvert. Šī sleja nav domāta tiem, kas strīdās sociālajos tīklos. Tā ir domāta tiem, kuri ikdienā nes kara smagumu. Mūsu karavīriem ir vienalga, kurš kuru internetā ir pārstrīdējis. Viņiem vajag šāviņus, rotāciju, saulēcīgu atalgojumu un pārliecību, ka valsts aiz viņu mugurām strādā, nevis strīdas. Un noslēgumā Sirskis uzsver akcentus, kas skan vienlaicīgi. Un tas izklausās kā tāds, ziniet, lojaltātes zvērests valstī. Un kā paziņojums, ka viņš vienkārši tāpat neplāno nekur doties prom. Citāts. Es necīnos ar ministriju, es cīnos ar Krieviju. Ģenerālštābs nekad nav pretojies ministrijai. Mēs sadarbojāmies un sadarbosimies ar jebkuru ministru, kuru iecels valsts, jo armijā neizvēlas ar ko kalpot. Armijā izpilda pavēles un dara savu darbu. Un visa šī sleja noslēdzas, es teiktu, gandrīz ar programmatisku Ukrainas bruņoto spēku vispavēlnieka paziņojumu. Citāts. Mans darbs ir karš, stratēģija, fronte, cilvēki. Ar to es nodarbojos un turpināšu nodarboties arī turpmāk. Vēlams bez intervijām un slejām. Doma ir tāda. Lieciet mani mierā, es karoju un viss. Nejaucieties manā darbā. Un finālais akords, kas vispār atgriež pie galvenās domas visā šajā tekstā, skan šādi. Ukraina ir lielāka par jebkuru uzvārdu, un Ukraina izturēs, ja katrs darīs savu darbu savā vietā. Tagad pievienosim vēl nedaudz fona informācijas. Ir acīm redzams, ka Ukrainas bruņoto spēku vispavēlnieka Aleksandra Sirskija sleja nav parādījusies vakumā, un tās parādīšanās tieši šodien, 20. jūlijā, arī nav nejaušība. Īsumā, viss sākās 15. jūlijā, kad Zelenskis atlaida aizsardzības ministru Mihailu Fedorovu, noformējot to kā visa ministra kabineta atkāpšanos. Mēlāk mēs visi uzzinājām, ka visa problēma ir neatrisināmajā konfliktā starp Fedorovu un Sirski. Tad sākās problēmas. Protesti sākumā par Fedorovu, pēc tam pret Sirski. Protestētāju prasības bija atjaunot Fedorova aizsardzības ministra amatā un atlaist vispavēlnieku Sirski. Pats Fedorovs jau lika noprast, ka ir gatavs atgriezties, bet tikai aizsardzības ministra amatā. Kā mēs sapratām no Sirskas slejas, viņš vispār negrasās aiziet. Un protestu fonā Zelenskis vairākas dienas pēc kārtas personīgi tiekas ar kaujas komandieriem. Konkrēti tas ir Dropatīs, ģenerālštāba priekšnieka vietnieks Ukrainas bruņotajos spēkos, tas ir Vladimirs Gorbačuks, tas ir desantnieku spēku komandieris Oļegs Apostols, tas ir 3 armijas korpusu komandieris Andrejs Beļieckis un tā tālāk. Bet tieši šie 4 pašlaik tiek minēti visās sarunās kā galvenie kandidāti uz amatu Sirska vietā. Viņus visus apsver kā aizvietotājs Aleksandram Sirskim, taču par šo tēmu man ir atsevišķs liels un detalizēts raidījums, tāpēc šeit uz to neiesprīņšu. Noteikti apmeklējiet YouTube kanālu un noskatieties to. Vēl labāk, abonējiet manu Telegram kanālu Peči un News. Saiti uz to ir šī video aprakstā. Tur tiek publicēti visi materiāli un arī visi jauno raidījumu paziņojumi šeit, YouTube, lai jūs neko nepalaistu garām un skaidri saprastu, ko vēlaties skatīties, bet ko varbūt var arī neskatīties. Jo tur es ievietoju video paziņojumus un skaidri uzrakstu raidījumu struktūru. Jūs jau iepriekš varat īsumā izlasīt un saprast, par ko būs šis raidījums. Atvainojiet, atgriezīsimies pie tēmas. Tieši 20. jūnijā, dienā, kad iznāca Sirska sleja, kā jūs zināt, ģenerālštābs izdeva paziņojumu, kurā noliedza baumas par Sirska atlaišanu, paziņojot, ka viņš turpina pildīt savus pienākumus tāpat kā Gnatovs, un atlaišana ir iespējama tikai uz prezidenta rīkojuma pamata. Tajā pašā laikā prezidenta biroja vadītājs Kirills Budanovs šodien vērsās pie sabiedrības un paziņoja, ka Zelenskis ir uzklausījis protestētājus.
Nu, un uz visa šī fona dažas stundas pirms paziņojuma. Šodien pirms augstākā virspavēlnieka sanāksmes Aleksandrs Sirskais publicēja savu šo sleju. Faktiski tas ir viņa publisks uzstāšanās savā aizstāvībā izšķirošajā brīdī. Viņš atbild uz visiem galvenajiem pārmetumiem, veids pretuzbrukumu pa aizsardzības ministrijas līniju un vienlaikus demonstrē lojalitāti valstī, uzsverot, ka strādās ar jebkuru ministru, kuru iecels. Un, kā jau atgādinu sākumā, viņš pat atvainojas Fjodorovam. Saka, mēdz būt stingrs, tātad neesmu tevi sapratis un vispār nedomāju, ka mums ir konflikts. Ir vērts atgādināt arī to, ka Sirskis kļuva par Ukrainas bruņoto spēku vadītāju 2024. gada februārī, nomainot tajā laikā populāro Valēriju Zalužniju, kurš vēlāk tika nosūtīts par vēstnieku uz Londonu. Un lūk, Ukrainas un rietumu medijos Sirskis jau vairāk kārt ir ticis saukts par stingru cilvēku. Viņi iesauca par miesnieku, par apņēmību noturēt pozīcijas par jebkuru cenu, ko kritiķi, diemžēl, saista ar lieliem zaudējumiem. Vai pēc šodienas augstākā virspavēlnieka sanāksmes parādīsies rīkojums par Sirskija atlaišanu, vai arī viņa sleja tomēr kļūs par daļu no veiksmīgas aizsardzības? Un vai viņš tomēr paliks savā amatā, kļūs zināms jau tuvākajās stundās vai dienās? Vismaz pagaidām. Šobrīd, kad es ierakstu šo raidījumu, izziņotā augstākā virspavēlnieka sanāksme vēl nav sākusies, un jau ir pat aizdomas, ka iespējams šodien tā nemaz nenotiks. Vai arī tā notiks jau vēlāk, vēlu naktī. Un patiešām šobrīd turpina izvēlēties kandidātu. Vai arī Zeļenskis turpina apsvērt lēmumu par Sirskija atlaišanu un viņa aizstāšanu ar kādu citu komandieri. Kopumā šobrīd viss ir maksimāli nenoteikts, bet uzsvēršu. Sirskija publikācija, kurā viņš attaisnojas, aizstāv sevi un dod pretriecienu, liecina par to, ka pār viņa pat tiešām karājas šis Damokla zobens un iespējams, viņi pat tiešām mēģina atlaist. Vismaz tie avoti, ar kuriem es sazinājos, saka, ka tas viss pat tiešām tiek gatavots. Tāpēc šeit likšu daudzpunkti. Jūsu viedokli, jūsu secinājums rakstiet komentāros zem šī raidījuma. Abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet nospiest patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, par to būšu jums pateicīgs. To var izdarīt ar jebkādu ziedojumu, izmantojot saites un rekvizītus, kas norādīti šī video aprakstā. Atgādinu, mēs nodarbojamies tikai ar neatkarīgu žurnālistiku, nestrādājam ne ar kādiem medijiem, ne ar kādām politiskajām partijām un tā tālāk. Tāpēc jūsu atbalsts ir ārkārtīgi svarīgs. Šeit lieku daudz punkti, saudzējiet sevi. Visiem uz redzēšanos!